Man jau filmē. Vainojos. Tātad es, kā sportists un veselīgā dzīvesveida piekopējs, novēlu jums, mīļie bērni, skolnieki un studenti, šajos svētkos uztvert izglītības iestādi kā kaut kādu pārbaudījumu, kā izturības, spēka un gudrības pārbaudījumu. Un katru semestri vai pat katru nedēļu iesaku jums novērtēt kā tādu kauju, kā tādu maziņu karu, kurā nedrīkst padoties. Jā, ir jau visiem zināms, ka laba izglītība negarantē labu darbu, un par sevi saprotams, ka lielāko daļu no pašlaik mācītajiem priekšmetiem, it īpaši skolnieki, nākotnē neizmantos. Kā arī studenti, protams, visu, ko māca tagad augstskolā, tad tas obligāti tikai kaut kādu daļu no tā paņems uz darbu. Bet jebkurā gadījumā, pat tā mazumiņa dēļ, ko mēs iegūstam, ir vērts pamācīties. Un pats svarīgākais pārbaudīt savu pacietību un savus spējas iziet no smagākajām pozīcijām. Un vēl kas svarīgs, kad ir atrasta prioritāte tieši skolā vai studiju iestādē, tad var tieši tajā prioritātei ieguldīt visus spēkus, neaizmirstot arī par atlikušajiem priekšmetiem. Jā, bet kamēr nav atrasta šī prioritāte, tad var visus priekšmetus novērtēt kā savas izturības pārbaudījumu. Jā, un es novēlu, lai zinības pie jums nāktu prātā tik viegli un kā nezinu, kā rīta skriešana pirms skolas, kā kaut kas tam līdzīgs, pavisam viegli, lai šīs zinības jums prātā nāktu kā kaut kāds ēdiens. Un es tad novēlu visiem turieties un neatkārtojiet to, ko es izdarīju tagad, un viss būs, un cerība, ka viss turpināsies pasakaini. Āra, 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 āra. Не, что-то не то.